priekšā ir tā ir atbildība, ka tu nostājies priekšā. Tā ir sava atbildība, tāpēc, ka tu nevari stāvēt dievkalpojumā slavēšanā, tas galīgi sašķelts, tev ir jāslavē Dievs, jo jābūt par iedvesmu brāļiem māsām, nevar tā. Un Jurijs tikko pastāstīja vīziju, viņš arī bija evanģelizācijā piekdien, un tā vīzija bija, kad par to mēs tā kā stāvam, tad ir maziņi ar flyerīšiem garām plūst tie lielie grēcinieki, lieli savā uzpūtībā un iet garām masa. Un tālāk viņš teica, tur, kur ir tā Kaļķu iela, tur milzīgs elles caurums, kur uguns un cilvēki krīt iekšā, visu tā masa. Jā. Vai ne, Juri? Pareizi es pastāstīju, korektli? Jā, un tā ir pareizi, cilvēki ir pazušanā, un neviens cilvēks nevarēs teikt, ka viņš nedzirdēja, vai viņam nebija iespējas. Mēs runājam ar Māri par Korānu, mēs runājam šeit par Korānu. Māri sākumā nesaprat, ko mēs esam par Korānu runājuši, jo sāk uztraukties. Es viņam pateicu, ka mēs Korānā pierādam, ka Korāns pats apgāž sevi. Viņš pasludina īstenībā ir par Jēzu. Un viņš teica, kāpēc Dievs ir Korānā ielicis iekšā vēsti par Isu, par Jēzu. Tāpēc, lai neviens islāma ticīgais tiesas dienā nevarētu pateikt, ka viņš nedzirdēja par Jēzu. Man patīk tā doma. Jā. Neviens nevarēs attaisnoties tiesas dienā, ka viņš nezināja vai nedzirdēja. Būtībā evaņģēlijas atskan visās malās, visās vietās, visādos veidos, pat citas ticības cilvēkiem, tiksim, musulmaņi ir daudz Dievu mīlēt. Un tā. Bet mēs zinām to, kad Dievs dziedina, kad sāpes aiziet, slimības aiziet, un Dievs nedziedina tikai jaunieši, Dievs dziedina arī vecus cilvēkus, ka Jēzus dziedināja, viņš bija tur Izraēlā 2000 gadus atpakaļ, pie viņa nāca visādi cilvēki jauni un veci, resni un tievi, gudri un netik gudri. Un Dievs, Jēzus visus dziedināja no visām slimībām. Tā Dievs parādīja savu gribu. Protams, tā ir perfektā Dieva griba. Ir jāsaprot to, ka mēs dzīvojam samaitātā pasaulē. Un mēs piedzīvojam uzbrukumus saviem ķermeņiem. Bet kas ir Dievs? Viņš ir ārsts, viņš ir dziedinātājs. Un patiešām Dievs dziedina. Un vienkārši uzticēsimies Dievam, draudz. Dziedināšana ir fakts, kas notika pie krusta. Un tās dod drosmi visiem evaņģēlistiem. Tas dod drosmi mācītājiem lūgt par dziedināšanu. Tāpēc, ka tas nav tas, kas tev jāizlūdz no Dieva. Tas jau ir noticis fakts. Tas jau ir noticis nopelns pie krusta. Savādāk mēs aiziet uz elli visi. Visi cilvēki aiziet uz elli. Ja nebūtu Kristus krusta asinis, viņa brūces. Un tagad dēļ tā visa mēs varam piedzīvot dziedināšanu. Jau šeit uz zemes būdam mēs varam piedzīvot dziedināšanu. Amen? Nebūtu Jēzus nopelns, mēs visi iet uz elli. Ja ir Jēzus nopelns pie krusta, mēs varam saņemt jau dziedināšanu jau šeit. Un tāpēc mums ir šī drosme lūgt Dievam. Tāpēc mums ir šī drosme pasludināt dziedināšanu. Tāpēc, ka tas nav jāizdara otrais vairs. Dievs, kad radīja šo pasauli, viņš teica, lai top un viss tapa. Lai saule spīd un saule spīd līdz šai dienai. Un tāpat Dievs ir teicis, lai top dziedināšana. Lai dziedināšana Kristus brūcēs. Lāsts ir salauzts, nāve uzvarēta ar viņa brūcēm. Pēteris jaunajā darībā apstiprina to, ko Jesaja teica. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Tāpēc viņš neteica, kad jūs būsiet dziedināti. Jūs esat. Tas ir fakts, jo ja dziedināšanas nav, tad mēs visi ejam uz elli. Ja mēs ejam uz debesīm, tad arī ir dziedināšana. Es saprotu, ka visi to dziedināšanu nepiedzīvo uzreiz, un citi to dziedināšanu nepiedzīvo nekad, un bērni mirst, un veci cilvēki mirst, bet tas neatceļ to, ko Dievs ir izdarījis pie krusta. Un galu galā visi dziedinātie ir kapos. Saka kapos. Aizies ķekavas kapiem, pastaigā, tur ir guļ Jānis, Pēteris, Andris, tur visi jau guļ, un tur daudzi kristieši arī guļ, un viņi savā laikā piedzīvoja dziedināšanu. Viņi nonāca kapos. Bet tajā brīdī, kad viņiem vajadzēja dziedināšanu, vēlns viņus gribēja nožņaukt pirms laika, Dievs viņus dziedināja. Viņi piedzīvoja dziedināšanu. Es varu paliecināt. Un tev priekšā stāv augšām celšanās. No kapi atvērsies un nāks ārā tie, kas kapos, un viņi dzirdēs Jēzus balsi. Un nāks ārā tie, kas labu darījuši dzīvībai, un tie, kas ļaunu darījuši sodam. Dievs piecels augšā mirušos, kas kapos guļ ķermeni.
Ja mēs vienkārši plūstam pa straumu, mēs ejam uz kanalizāciju. Saka, kanalizācija. Cilvēks, kurš plūst pa straumu, iet uz kanalizāciju. Un tas ir kā Jurijs teica, tā aina. Jā, cilvēki uz ielas stāv, iet garām, mazie evaņģēli stāv, flyeriem mēs, un garām plūst lielie milži, tie pasaules milži, lepnībā savā. Un tur tālāk ir elles vārti, uguns, mūžīgā. Cilvēks nekad nevar aiziet un izbēgt un pārtraukt šīs ciešanas, un viņas ir mūžīgi. Ja mēs to saprastu, tad mēs neskatītos uz pūli ārā, viņiem tik labi, viņi tirgojas saviem stādiem un āboliem. Viņi iet pazušanā, viņi iet uz elli. Tā ir realitāte. Un katru dienu miljoniem cilvēku nobrauc ellē, katru dienu. Katru dienu piedzimst jauni cilvēki, un katru dienu miljoniem aiziet uz debesīm, miljoniem aizbrauc uz elli. Kur aizies cilvēks ir atkarīgs no viņa izvēles. Tāpēc darīsim visu, lai tā izvēle ir debesis cilvēkiem. Ko mēs varam darīt? Lūgt par cilvēkiem un evaņģelizēt cilvēkiem. Stāstīt viņiem par Kristu. Tas ir vienkārši. Tas ir vienkārši. Kad mēs esam uz ielas, mēs arī sakam, pirmais cilvēks, kur Dievs izglābīs slepkavu pie krusta. Tas bija sarežģīti Dievam. Cilvēks, kas ir noslepkavojis daudz cilvēkus, viņš karājās arī pie krusta piesists, briesmīgā nāvē mirst, un viens no noziedzniekiem pie labās rokas ir, un viens no noziedzniekiem pie kreisās rokas, un viens lād Jēzu, un viens saka, piemini mani, kad tu nāks savā valstībā. Un tas, kas lād aiziet uz zeli, tas, kas saka, piemini mani Jēzus, viņam saka, šodien tu būsi ar mani paradīze. Šodien. Respektīvi, mēs abi mirsim šeit, un mēs abi satiksimies jau tajā jaunajā pasaulē. Aleluja! Tas ir brīnišķīgi, ja Dievs to var izdarīt. Un tas ir pirmais cilvēks, kur Dievs izglābi. Tas ļoti iedvesmo mūsu zielas, ka mēs redzam nopīpētas, nonarkatotas sejas, kas iet stiklainām acīm, tūkstošiem cilvēku. Mēs saprotam, ka Dievam viņus izglābt ir Jēzus dēļ, Jēzus nopelna pie krustinē. Un tāpēc arī mēs varam sludināt ar lielu iedvesmu, ar lielu prieku, ar lielu ticības prieku to darīt. Mēs zinām, ka Dievs glāb cilvēks. Vieni izdara šo mazo izvēli. Notici Jēzum. Notici Jēzum, piesauc viņu vārdu, un tu taps izglābts. Tā ir vienalga. Un tas iedvesmo sludināt evaņģēliju. Tas iedvesmo. Aleluja, Dievs ir labs. Edmund nāc, mēs sāksim. Slavu tev, Kristu. Labrīt, draudz. Kad Nils teica, ka mēs nevaram iesākt dievkalpojumu, viņš jau ir iesācies. Un ne jau tas apstrīdēt viņu, ko viņš pateica, ko viņš nepateica. Bet to, ka jūs atceraties, ko Jēzus Kristus izdarīja, tad, kad viņš sabatā atnāca. Un viņš dziedināja to vīri, kam bija nokautusī roka. Un kas tur bija un kas tur skatījās apkārt? Viņš pagājuši šodien taču ir. Šodien taču ir svētdien, pagājuši, šodien taču nedēļ. Kāpēc mēs pa Mariju tagad lūdzam? Un ko mēs vēl piedodies mazliet arī tā apmūs, bet kāpēc mēs par Ievu, kāpēc jūs par mani sievu lūdzāt, Tāpēc, ka tas ir Dieva prāts. Lūgt, un mēs tad, kad lūdzam visu kopā, uzreiz tā doma ienāca prātā. Nevis to, ka kāpēc manai sievai ir tā, kāpēc Marijai ir tā, kāpēc Ievai ir tā. Tas ir tāpēc, Jēzus Kristus vārdā atgriezies atpakaļ, kas tur tikko paskatījos. Bet tas ir tāpēc, lai mēs lūgtu par šiem cilvēkiem. Mums arī ir teikt izpildu savu kalpošanu līdz galam. Un tas nav, un mums nav nekur, jūs man neparādīsiet Dieva vārdā, kur ir uzrakstīts, ka pierādiet man un kāds laiks un pa stundām, tur ir tikai rakstīt tā stunda, ir jau klāt, ka īstie dievlūdzēji lūgs tēvu garā, tēvs tāds meklē, pateicība Dievam par to. Bet tāpēc arī šeit ir šī ķekavas draudz, mēs neesam ierobežoti, tāpēc, ka mūsu tēvs, Jēzus Kristus, viņš nav ierobežots, bet viņš ir brīvs, viņš ir arī brīvs laikam, mēs esam nebrīvi, mēs neesam brīvi no laika, mēs esam ierobežoti, mums ir visādas problēmas un katram ir problēmas, Ja nebūtu nevienam problēmas, šodien ķekavas draudzē nebūtu neviens. Tā kā mēs visi esam ar problēmu, tāpēc mēs esam sanākuši šeit. Bet mēs neesam šeit sanākuši tā kā tādi neveiksmīgie, noskumušie,
Mēs esam šeit atnākuši, lai izpildītu savu kalpošanu. Jā. Un arī to, ka mums mācītājs jau ar sievu uzsauca kino. Jā. Bet, ziniet, es jau savai sievai teicu, es gribēju tev teikt, jā, bet tas nav smieklīgi, jā. Aizlūdz par mani, lai man sirds nepārplīst, jā. Nē, tad, kad mēs to filmu skatījāmies, jā. Un es vakar vienam brālim saku, viņš tāda smaguma. Bet saprotiet, mēs šeit esam Latvijā. Mēs ar Nils pēc tās filmas mazliet arī parunājam, jā. Iedomājieties, mums nav nekādas problēmas, jā. Un mēs nevaram teikt, tas ir baigi tālu, tā ir Kolumbija, tā ir Āfrika. Jūs ziniet, man tāds stulbs joks bija, ja, bet es saku, bērniem skatos to laiku foršais, un es saku, iedomājieties bērnu, sāk mums saukt Latvijā, tā kā Itālijā, apelsīni, ja, un visu, un mēs sākam, iedomājieties, sākam lasīt apelsīnus, bet var tā būt, ja. Bet kur? Mēs esam ierobežoti, bet Dievs nav ierobežots, jā. Un mums var visu mainīt, bet galvenais, lai mums nemainās tas fokus un lai tas skats uz Jēzus Kristu, lai nemainās, jā. Tas ir pats galvenais. Bet šodien mēs pārdomāsim 2 vārdus. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 19. pants. Jā. Tas ir pirms Jēkaba vēstules. Un Tesaloniķiešiem, 1. Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 19. pāns. Un tur ir rakstīts 2 vārdi. Jā, ir tāda nodaļa, jā. Tūlīt to atradīs. Ir? Jā, viņi ir aiz Efeziešiem, jā. Atradam visi, jā. 5.19. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem 5.19. Neapslāpējiet garu. Āmen. Jā, 2 vārdi. Var arī pateikt, ka mīlu tevi, jā. Arī 2 vārdi, jā. Un tas, ka liekas, kāpēc tik īsiņš, jā? Bet tāpatās mēs to nevaram līdz galam izprast un saprast. Bet tāds arī piemērs. Varbūt šodien kāds aizies mājās un uzvārīs makaronus. Un paprovējiet, ka viņš jau sāks vārīties. To katliņu, ja, neceļiet viņu augšā, ja, bet ka viņš būs tādā kārtīga uzvārā. Uzlieciet vēl varbūt viņam pa virs kaut ko, un lai viņš tur pavārās. Un ja jūs vēl tālāk gribiet eksperimentēt, tad paņemiet, uzlieciet savu roku virsū. Jūs varēsiet noturēt to. Laikam jūs jau ziniet to atbildi. Bet, protams, vienkārši jūs neaicina to darīt, vienkārši pārdomāt to. Bet iedomājieties to, ja, ka ja mēs nevaram katliņu, mazo makaronu katliņu, vai vienalga, kas tur vārās, kaut vai kartupeļu, mēs nevaram viņu noturēt. Tai iedomājieties, kā mēs varam noturēt Dievu garu, ja mēs gribam viņu apslāpēt. Un kāds varbūt uzreiz teikt, es jau neslāpēju. Bet arī tā var pateikt, bet neapslāpējiet. Tas arī nav tikai tā ir tāda tā kā arī rīcība, rīkošanās tas vārds nozīmē. Ja? Un kur mēs esam katru dienu, ja? Un cik mēs būtībā svētajam garam ļaujam, ja, darboties. Ja? Kāpēc Pāvils teica neapslāpējiet? Ja? Viņš jau neteica, ja, tikai to, ja, kad jūs, jūdi dzimušie tur Izrēlā, neapslāpējiet garu. Jā, tas ir liels arī būtībā ļoti jautājums, jā. Bet varētu arī
teikt tā, ka neapslāpēt pašam savu garu, bet arī varētu arī domāt to neapslāpēt Dievu garu. Ja, ja tev Dievs saka, ej un evaņģelizē, bet tu saka, nē, man negribās. Ja. Jā. Un labi, ka brālis Jurijs to pateica. Un arī tāpat, ko tas Edmunds tur mūld pa kaut kādu Kolumbiju, ja, ja viņš zināt manas situāciju, ja, tu viņš vispār apklust, ja. Dievam neinteresē mūsu situācijas. Nē, nepārprotiet man. Viņam interesē, bet viņam neinteresē tā situācija, ko mēs te cepjamies un vāramies un kurnam un čīkstam, bet viņam interesē mūsu sirds, mūsu nostāja. Kur es eju? Bet Sātans nāk, bet tev taču ir tas un tas, ja? Tu taču esi slims. Un kā Mārs teica, tev pašam ir tā migrēna. Ja? Un pats tu esi slims. Ja? Mēs neesam slimi. Tas stāv rakstīts ar Jēzus brūcēm, mēs esam dziedināti. Un ka tas kungs ir mans ārsts. Viņš ir mans ārsts. Savu skatu, kad mēs vēršam uz Kristu, kas ir ticības iesācējs. Ka viņš mums negrib atstāt tādas bāreņas un bez tēva, un ka mums ir jāpaliek tikai tur, kur mēs esam. Un ar saviem parādiem, ar savām neveiksmēm, un ar savām nepilnībām un vēl ar kaut ko. Jā, teiks arī, kāpēc tu saki par parādiem? Bet daudziem ir tie parādi. Bet kas stāv rakstīts? Viņš visus parādus ir uzņēmis, nodzēs. Āmen. Un uznesis uz krusta un reko tās asins, kas ir izlietas. Viņš nav izlies par sevi asins savus, Jēzus Kristus. Viņš ir izlies par mani, par mums visiem. Jā, viņš ir izlies savus dārgās asins, jo viņam savus asins nevajadzēja izliet. Viņa asinīm nebija nekādas problēmas, un jo viņas ir svēts un mūžīgi mūžos. Tikai tas, ka viņš vēlējās atdot labprātīgi savus asins par mums visiem. Par visiem ticīgiem un arī par tiem, kas iet arī vecīgā un iet ne tur, kur vajag. Un tie, kas dara tādas lietas, ko negribās domāt, bet kas mums ir atstāts. Mēs nevaram būt Āfrikā, Indijā. Amits varbūt pēc 2 dienām brauks uz Indiju. Labi jokt. Nē, bet to, ka Amits var, tas arī nav, ziniet, tas ir labi, ka pateicība Dievam, ka Ivo bija tas, kas runāja ar viņu un lietoja, Dievs viņu. Un pateicība Dievam. Ja kādam Ivo nepatīk vai ko, bet ziniet to, ka Jēzum Kristo Ivo ļoti patīk. Man viņš arī patīk, un es mīlu Ivo. Jā, Jēzus mums katru mīl. Jā, un iedomājieties arī to, ka viņš lieto ļoti stipri Ivo. Bet tas bija tas, ka svētais gars bija pie Ivo, jā. Man bija viena reize tikai ar Ivo, sludināšana, jā, un piedodiet, ka novirsos no tēmas, bet to, ka viņš uzreiz gāja, tajā pūlī iekšā, un es domāju, ko tu dari, kur tu eji, un es skatos, domāju, pilnīgi, tu būs kaut kāds, vai no cirtiens, vai no kaut kāds bļāviens, bet nekas no tā nebija. Viņš vēl iet un runā un visu, un viņi tādi, ziniet, vēl garāk čaļ pa mani, un tāda arī, nezinu, kaut kur no ārzemiem tālājām arī, Jā, bet pateicība Dievam, tāpēc, ka tā kunga gars ir ar Ivo. Amen. Jā, un tā kunga gars ir šodien ar mums, un viņš ir ķekavs draudzē, un mums nav jāsāk. Dievkalpojums 11. nesaka to, ka viņš nav, ir jābūt kārtība, tāpēc, ka Dievs pats saka, es esmu kārtības Dievs. Jā, Dievs ir tas, kas ir iestādījis to, bet ir sirdī, un ja ir vēlēšanās to, ka Nils grib lūgt tagad un aicina lūgt, tad mums vajag nevis spriedelēt, nevis domāt kaut ko, un kad tagad mani makaroni un kartupeļi un karbonādi būs 1,5 stundu vēlāk, un kas? Nekas jau no tā nemainīs, bet mums ir vajadzīgi to, ka mēs varam izpildīt šo kalpošanu līdz galam. Arī to, ka man ļoti gribās pateikt, pirms mēs vēl lūksim, ka mums nevajag ne man, nevienam no mums ielikt Dievu
kaut kādā tādā mazā rāmītī. Jā, un vēl man ļoti gribās teikt to, ka neapslāpējiet garu. Tur varētu arī tā teikt, ja tu apslāpēs garu, tad tu arī pārstās sapņu, un tad arī tu sāksi ieklausīties to, ko runā nevis viņš, bet to, ko čukst viņš. Tā iedomāties, kā viņš runā, bet viņš čukst, un ka mēs aizliedzam, lai viņš runā, un mēs dzirdam viņa čukstus. Tad mums ir jāpadomā par to bīstamību, kur mēs esam. Jā, pateicību Dievam. Mēs laikam varam celties kājās, un mēs varam teikt Dievam paldies par tiem cilvēkiem, kas šodien ir šeit sanākuši tirgus laukumā. Tēvs, mēs Tev pateicamies par viņiem, ka Tev ir labas un glābšanas un miera domas, un paldies Tev, ka Tu esi nomirs par viņiem. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi izlies savas nevainīgās asins par viņiem, ka Tu esi aicinājis, debes Tēvs, ikvienu pie sevis, arī tos, kas iet vecerīgā uz turienu vai atpakaļ, ka viņiem vēl šodien ir šī iespēja. Kā stāv rakstīts, meklējot to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir mums devis. Priecāsimies un līksmosimies. Nevis priecāsimies krogos vai bāros, vai alkoholā vai narkotikā. Un Kristus vārdā mēs sasaistam šos nenormālos garus, mēs saistam narkotikas garu, dzēršanas garu, šo pārīšanās garu, šo saldumu garu, šo visu dusmu garu mūsu ģimenē, šo naidošanās, nedraudzes šķelšanās garu, šo sāncensības garu. Jā, un Tu zini visu tos garus, Tēvs, kas patiešām nav no Tev, mēs sasaistam Kristus vārdā. Un mēs Tev pateicamies, ka Tu esi šis kungs un šis Dievs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu gribi mūs lietot. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi šeit viss izdarījis jaunu. Mēs pieņemam Tavu dziedināšanu nedam. Mēs pieņemam, debes Tēvs, to, ko Tu esi iesācis, to Tu arī pabeigsi. Un mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, kungs, ka tas arī ir varoņdarbs, tas sāpošs galvu atnāk. Bet viņš atnāk un viņš saka, man ir vajadzīga Tavu palīdzība, man ir problēma. Un man vajadzīga no Tevīm šī palīdzība. Un paldies Tev, debes Tēvs, kungs, ka mēs varam nākt pie Tavām kājām. Ka mēs, Jēzu, varam nākt un ka mēs varam lūgt. Un Tu esi pats teicis, ko jūs atraisīsiet, tas būs atraisīts. Un ko jūs sasaistīsiet, tas būs sasaistīts. Un mēs sasaistam šodien Jēzus Kristus nāceriešu vārdā. Slimības gar pie visiem tiem cilvēkiem, kas šodien kaut kas sāp. Arī pie Neda. Arī pie Marijas, pie Ievas, pie manas sievas ceļiem. Kristus vārdā, pie Samuela. Un mēs Tev pateicamies patiešām. Un debes Tēvs, ka pretestības gars aiziet projām. Mēs Tev pateicamies, ka šodien arī ir visi tie, kam Te ir jābūt. Mēs Tev pateicamies, ka neviens neaizies šodien vienaldzīgi. Ka neviens neaizies truls. Tāpēc, ka Tu neesi truls Dievs, bet Tu esi labs Dievs. Kungs, mēs to par sevi varam pateikt, bet paldies, ka mēs esam šie Dieva bērni. Ka Tu mūs par tādiem nesauc, ka Tu mūs nes uz savām rokām. Un ka pār visam, ka Tu, Jēzus, izlies savas nevainīgās neaptraipītās svētās asins, Golgātā par mums. Un mēs Tev nesakam to, ka tas ir vecs fakts, bet mēs Tev pateicamies, ka tā ir patiesība. Ka Tu saki, es esmu šis ceļš, patiesība un dzīvība. Lai Tavs spēks nāk tajos, kam tas ir jābūt. Mēs Tev lūdzam arī, debes Tēvs, ka Nilsam ir spēks kājās, sirdī, Tēvs, un arī tāpat tās acīs. Un mēs Tev pateicamies, ka mēs varam lūgt par viņa acīm. Un mēs Tev lūdzam, lai aiziet projām viss nevajadzīgais, viss liekais, Tēvs. Kungs Kristu, lai nāk patiešām šīs pauzes, tad, kad viņam ir jānāk. Lai nav pārpūle, bet lai ir patiešām, debes Tēvs, šis šaloms, šis miers, Tēvs, un šī gudrība. Katrā brīdī, Tēvs, arī viņam ir vajadzīga, kā mums ir vajadzīga. Un paldies, ka mēs visi esam zem Tavām rokām, Tēvs. Un paldies, ka Tu mūs gribi lietot stipri un spēcīgi. Un mēs Tev lūdzam, ka mēs netiesātu, debes Tēvs, ne savus brāļus, ne mācītājs, nevienu. Un ka mēs netiesātu arī nevienu draudz, Tēvs, bet ka mēs iestātos un ka mēs lūgtu. Un mēs Tev lūdzam arī, debes Tēvs, par tiem, kas ir aklumā, kas ir garīgā aklumā, kas ir uz pazušanas ceļa. Bet mēs Tev pateicamies, ka Tu saki, vēl ir laiks,
Mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, par Ziemeļkoreju. Mēs Tev pateicamies par Ķīnu, mēs Tev pateicamies par Āfriku, par Indiju. Mēs Tev pateicamies par šo Latiņu Ameriku un par šo Kolumbiju. Mēs Tev pateicamies, ka Sātana Tavs darbs ir izdārdīts Jēzus Kristus vārdā. Un mēs Tev pateicamies, ka no šodienas tiks izglābt cilvēki. Viens vārds. Un Jēzus Kristus vārds ir tas, kas izglābs cilvēks. Un nevis tikai to, ko mēs pasakam, bet to, ko Tu gribi pateikt un to, ko Tu gribi darīt. Un mēs Tev pateicamies par Tavu plānu pie katra cilvēka. Un mēs Tev pateicamies, ka būs vēl izglābt ļoti daudz cilvēku Tavā vārdā. Un ka mēs nebūsim truli vienaldzīgi un pārēdušies kristieši, bet ka mēs būsim ar slāpēm, ar ilgām kalpot Tev Jēzus Kristus vārdā. Un viss gods pateicība Tev. Amen. Paldies Dievam par atbalstītājiem. Mums ir tādi cilvēki, kas ir praktiski latvieši visā pasaulē. Viņi, kas no Anglijas ieskaita, kādi tur no Amerikas ieskaita naudu. Mums ir biedrība, evaņģēlijas sludinātāju biedrība, un tas ir draudzes konts, Svetbankas konts, un cilvēki skaita naudu arī ziedot tur. Tāpēc nav tikai draudzes ziedojumi, ja kā mēs runājam, ja tu prasi, vai vis tikai draudzes ziedot cilvēki, kas skatās mūsu dievkalpojumus, kas skatās Facebookā, kā mēs evaņģelizējam, viņi atbalsta to un viņi ieskaita naudu kontā. Un tas ir ļoti labi. Tāpēc, kad cilvēki, kas atbalsta Dievu darbu, Dievs viņus svētī. Dievs viņus svētī. Dievs svētī viņu pensijas, viņu darbus. Un tas ir Dieva princips. Jēzus pats teica, svētīgāk dot nekā ņemt. Slava Jēzum. Un Facebookā ir tāds, tas Igors ielicis to īso video, varat apskatīties kā evanģelizācijā, kad mēs stāvam tur Vecrīgā pie McDonalda, un tur ir tāda kā līnija sanāk, tāda bruģija, un tur ir tā, ka viens velosipēdis brauc, tā kā brauc, mums grib virsū braukt vai ietriekties, un viņš tā kā nokrīt no riteņa, un tad pēc kāda brīža otrs brauc cits ar riteni, grib tā kā evanģelizācijai traucēt, vēlns pilnīgi sūta cilvēku, un šis paņem un tā kā sienā ieskie neredzamā un apmetās. Kūleni pilnīgi apmet, to var redzēt, jā, apsēties Čekavas draudzes KVD Facebook lapā, tur šis video ir. Brīnišķīgi var redzēt, kā Dievs sargā, Dieva eņģeļi stāv, un viņi tam cilvēkam neko ļaunu nenodara, viņš tā mīksti nosēžās uz bruģa, kaut kā apveļās pilnīgi šidā, bet Dievs arī neļauj traucēt. Jā, un cik mums cilvēki nākuši klāt un kaut ko tur raustījuši manēs vaidziņa, pagājušajā reizē kaut kāds ārzemnieks piedzēries, brits kaut kāds puķa, tu ko tu tas sludini? Aleluja, mans vaidziņš. Jā, bet mēs vēl neesam īstenībā... Mums ir ļoti augsts vērtējums. Tas zērais, kas sēdi un vērojas, viņi tak visu laiku vienu to pašu. Tā galvenā ziņa visu laiku. Amen. Patiesībā mēs neko citu nesludinām kā Kristu. Un mums arī nevajag neko sludināt. Mēs nesludināsim nekādas citas reliģijas, nekādas citas psiholoģijas. Mēs sludinām tikai Jēzu Kristu krustā sisto. Un visu, un Pāvils teica, ka es pie jums atnākšu, korintieši, neko citu vispār negribu dzirdēt. Kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Neko arī nevajag kristiešiem citu sludināt. Mēs sarežģījam to evaņģēliju, mēs viņu sapinam visādi, tev Dievam kaut kas jāizdara. Mēs to šauro Kristus ceļu, mēs vai nu paplatinām, pasakot, kā dzīvo, kā dzīvodams, gan jau viss būs labi, vai arī mēs sašaurinam, kad ir jāiet uz aglonu, ir jāliek sveces un ir jāgavē 40 dienas, un tikai zivis varēs 40 dienās un tā. Mēs sataisam, cilvēki sataisa visādas struktūras un vienības, un Dievs saka, man to nevajag, man vajag tavu sirdi, man vajag, ka tu tici Jēzum Kristum, man vajag, ka tu man seko, un man nevajag reliģijas, un man nevajag ēkas, es gribu mājot tavā dzīvē, es gribu mājot tavā sirdī, es gribu būt tavs kungs, es gribu, ka tu man seko, un Jēzus visiem mācekļiem teica, seko man, un kādi uzdeva jautājums, kas būs tā, kas būs šitā, Jēzus teica vienkārši seko man, seko Kristum, tu nekad neaiziesi savā dzīvē garām kaut kā, neaizšausi garām, ja tu sekosi Kristum. Pasaka amen. Amen. Es gari nerunāšu, jo mums būs vakarēdienas vēl. Un patiesībā tas, kurš nav bijis kas nav bijis evaņģelizācijā, un viņš tā kā skatās no malas, un cilvēkiem liekas, kā viņi tā, ko viņi tur trakie vai kā. Bet tas, kas ir bijis evaņģelizācijā, tas ir tas pats, kā iet kalnos. Un tas, kas ir gājis kalnos, to zina, viņš aiziet vienu reizi citiem līdzi, un pēc tam viņš saslimst. Viņš ir visu laiku iet kalnos, atkal un atkal. Viņam vajag tos, man kaimiņš tāds ir, viņš iet visu laiku kalnos.
Jo viņš saka, es vairs nevaru bez kalniem. Viņš saka, man jau sāp visus locītos, veselību vairs netur, bet viņš valkās kalnos, jo viņš ir tā ilgojās pēc tā, jo katrs, kas aiziet kalnos, viņš atkal grib kalnos, un kā Visockis dziedāja, gori mogu быть только гори, на которых я еще не бывал. Kalni var būt tikai kalni, uz kuriem es vēl neesmu bijis. Un tā ir ar evaņģēlijas sludināšanu. Katrs, kas ir sludinājis evaņģēliju, ir sajūtis šos kalnus, sajūtis to saldo smaržu, ticības saldo smaržu, un viņš ir sajūtis to iepriec, ko dod Svētais Gars. Viņš jūt, ka Svētais Gars iekšā viņā priecājās, un to var sajust tikai cilvēks, kurš sludina evaņģēliju, un kad tu vienreiz to esi sajūtis, tu esi apreibis no tā, tu nekad vairs neatstās, un tu gribēsi iet vēl un vēl un vēl. Un mācītājiem nav jāatzina, vai cilvēki iet evaņģelizācijā, viņi paši iet. Un mēs piekdien bijām jau 30 cilvēki. Ja tas tā turpināsies, mēs piepildīsim visu Rīgu un visu Latviju. Halleluja. Amen, mamīt, amen. Amen. Iedomājies, mēs ir 30 cilvēki. Ko tas darbdienas vakars, nedēļas nogal, paldies Dievam, piekdien ir klāt, varētu sēdēt, kaut ko izklaidēties, atpūsties, viņi nāk evaņģēlijas sludināt. Jā, 30, apmēram 15 no mūsu draudzes, 15 pārējie bija, kas visādi, no visādām draudzēm. Un paldies Dievam, Dievs to darbu dara, un tas ir Svētais Gars, tas nav cilvēka darbs, tas ir Svētais Gars. Un tad, kad cilvēki sludina evaņģēliju, viņi paši priecājas, viņi paši piepildās, viņi grib šo labo ticības smaržu, šos labo sajūtu, kas to ir darījis, viņš tos sajūtas ir. Un tāpēc arī mums pievienojas, nesen vēl Jūrijs, un viņš arī teica, pirmajā vakarā mēs sludinājām daudziem cilvēkiem, un ir tāds prieks, ir milzīgs prieks. Vai ne, Kristap? Sludināt evaņģēliju. Kad tu esi paņēmis to mikrofonu, un tu esi uzdrošinājies tam visam pūlim pateikt par Jēzu Kristu, pēc tam ir prieks. Pat ja viņi spļaudi tev virsū un iet garām, vienaldzīgi. Tā ir ārējā cilvēka čaule. Cilvēks nesastāv tikai no miesas, cilvēks sastāv no gara, no dvēseles un miesas, un cilvēka gars nekad neguļ, cilvēka garu nav iespējams apreibināt ar narkotikām, cilvēka garu nav iespējams piedzēdīt ar alkoholu. Gars vienmēr ir nomodā. Ja jūs teicat, miesa ir vāja, tā ir pakļauta visaut kam, bet gars ir labprātīgs. Un tāpēc garām iet cilvēki un liekas, ka viņi tā kā nereaģē uz evaņģēliju. Tas ir ļoti mānīgs priekšstats. Cilvēki dzird evaņģēliju. Viņu gars dzird. Cilvēka gars pat naktī ir nomodā. Cilvēka gars, viņam nevajag miegu, viņam nevajag ēdienu. Tavam garam vajag Jēzu. Amen. Amen. Halleluja. Tēvs, mēs slavējam, pateicamies Tev. Mums būs gavēni šajā nedēļā, vienkārši tajā dienā. Mēs sapulcējamies šeit uz lūkšanu. Ja tu vari, tu pievienojies, brauc šeit, mēs lūksim. Tas ir augusts, ir septembris. Kāds augusts? Tur ir augusts. Ak, Dievs. Labi, atvainojiet. Šeit ir septembris. Ja. Šajā ceturtdienā mēs gavējam, mēs esam lūkšanā šeit, sapulcējamies lūkšanu. Augusts no pagājušās prezentācijas palika, tāpēc ir augusts. Vienmēr sakot, mēs sapulcējamies uz gavēm lūkšanām. Un kas var atbraucies šeit, mēs šeit lūksim. Par ko mēs lūksim? Par jaunām mašīnām. Jā. Par miljonu. Par jauniem biznesiem. Par briljantiem. Lai kontā vairāk naudas. Draudzē vajadzīgs zelta pods. Halleluja. Zelta zobi mācītāji. Briljanta gradzena. Mums vajag labs dvēseles, vairāk mums neko nevajag. Tas ir īsti. Atmet visas tās domas par šīs zemes dzīvi. Cilvēks piedzimst, ātri nodzīvo un viņi ieliek kapā. Un kails mēs esam ienākuši, kails bija rakstīts, mēs aiziesim. Mēs neko līdzi nepaņemsim. Tikai glābts dvēseles. Ierodies debesīs, tur jau pulks tevi gaida vai pulks jau nāks pēc tevis un tevis eņģeļi sagaidīs ar gavilēm. Tu esi darījis Dieva darbu, tu esi kaut ko piedalījies draudzi, ko darīt, tu esi piedalījies, ko evaņģēlis darīt, tu esi ziedojis, tu esi darījis, tu esi lūdzis, tevi sagaidīs ar gavilēm. Amen? Amen. Un tas ir tas, kāpēc mēs dzīvojam. Ja mēs dzīvojam īsu brīdi šajā pasaulē, cilvēka dzīve ir kā tvaiks, kā tāds zāle, kas uzplaukst un nokaust. Cilvēks nemaz pat nepamana, kā paiet viņa jaunība, jo kad cilvēkam ir
18, 19 gadi, 15 gadi, un tagad manai Elizabete ir 9. gads, iet 8 gadi pilni ir, un liekas, ka tā diena paiet ātri, vai diena paiet lēni, bet tu tāpat nepaspēji attiekties, ka tev ir 30, pēc tam tev ir 40, pēc tam tev ir 50 gadu jubilēja, un pēc tam pie tevis nāk uz 60, tad tev nevis nenāk, jo 70 gados visi ir apmiruši jau, un tu viens pats sēdi pie savas tortītes, un tu 70 svecītēm, tu domā, ko ēst 70 svecītes vai torti 70. Kas man vajadzīgs. Tāpēc, ka visi jau aizgājuši mūžībā. Vai cilvēka dzīve ir vērtīga bez Dieva? Nē. Nekādā gadījumā viņa nav vērtības vispār. Nekādas vērtības. Tikai kopā ar Kristu, tikai sakojot Kristum, un tāpēc cilvēki ir gatavi uz visu Kristus dēļ. Tā ir vienīgā vērtība, tas ir vienīgais zelts, tā ir vienīgā valūta, tas ir Kristus, sakošana viņam. Pārējais viss ir Laicīgs. pupu mizus. Pārējie tavi pārdzīvojumi, tavas tur ģimenes lietas, tas ir svarīgs, protams, bet viņas ir tik pārējošas kā tāds tvaiks. Šodien ir tā problēma, rīt viņas vairs nav. Šodien salūza mašīna, rīt viņas saremontē, brauc tālāk, bērns aizved uz skolu, bērnam sākās brīvdienas. Viss. Un tā visa dzīve paiet. Un tad, kad cilvēks noveco un nomirst tur pansionātā, kad viņš ir jau nespēkā, un viņš vairs nevar sludināt, varbūt. Viņš jau guļ nespēkā, varbūt nav spēka muti atvērt. Ir tikai viens tad jautājums, kāda bija mana dzīve. Vai viņa bija atdota Dievam vai nebija, vai es sekoju Kristum vai es nesekoju. Amen? Amen. Un tāpēc, jo ātrāk mēs attieksimies, jo labāk mēs dzīvosim Dievam. Un es gribu ātri iziet tām rakstvietām cauri. Jāņa 9. nodaļā rakstīts par neredzīgo, ja, un Jēzus ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas jau bija neredzīgs, un mācekļi jautāja viņam, vai viņš ir grēkojis, vai ir grēkojuši viņa vecāki, viņš ir neredzīgs piedzimis, jo tas cilvēks jau ir, tas bērns jau bija piedzimis neredzīgs, viņš jau bija piedzimis akls, un viņi prasa viņam, viņš ir grēkojis, vai viņa vecāki ir grēkojuši. Un Jēzus atbild, ka ne viņa vecāki ir grēkojuši, nec arī viņš ir grēkojis, bet Dieva darbiem vajag parādīties. Tas ir tas, ko mēs runājam par dziedināšanu. Kā mēs bieži vien, mums ir pagāniskas domāšanas veids, un es jums parādīšu rakstures dažs, kā cilvēki cieši no slimībām, tāpēc, ka viņus Dievs soda. Ļoti daudz cilvēku tā domā. Vai arī viņam uzbūs slimība, viņš domā, ka kaut kāds grēks. Grēks var atvērsīt durvis vaļā cilvēka dzīvē, atvērt durvis, kad velns uzbruks. Bet Dievs, tas nav Dieva rokraksts, un Dievs nekad tā nerīkojās. Un šeit skaidri var redzēt, Jēzus saka, ka nav grēkojis nec pats cilvēciņš, nec viņa vecāki, bet Dievs viņu dziedināja šo aklo. Un mācekļi prasīja to jautājumu, vai viņš ir grēkojis, vai varbūt viņa vecāki ir grēkojuši, un ka piedzimis bērns invalīds, tad visiem ir doma, ka kaut ko vecāki kaut ko varbūt tā izdarīja, vai pārāk daudz alkohola lietoja, vai viņi ir vainīgi tajā vai tajā, un bērns piedzimst invalīds. Ir tāda domāšana? Jēzus atbildēja vienkārši. Te nav vainīgs neviens. Neviens nav vainīgs pie tā, ka cilvēks piedzimis ir neredzīgs. Bet Dieva darbi parādīsies viņā, un Dievs dziedinās. Ir tikai viens tas lielais iemesls, kāpēc cilvēkiem būtībā viņus vajā slimības, un tas ir Ādama grēks. Tikai tas, ka cilvēks ir kritusi grēkā, un visa šī pasaule ir zem grēka un zem lāsta. Un izēja ir Jēzus Kristus. Un ir skaidrs saprotams, ka tā domāšana nāk, tur arī ebreji, viņi zina, ka Dievs dziedina, viņi zina, kāds ir Dievs, viņi tā kā pazīst tā tauta Dievu. Tā pašā laikā viņi jau domā, ka viņš varbūt pats ir grēkojis. Kā var grēkot bērns mātes klēpī? Kā var piedzimt bērns neredzīgs un būt grēkojis? Nu, skaidrs, mātes klēpī viņš ēda saldējumu pa daudz. Sagrēka. Mātes klēpī, ja? Vilni. Bet kā var cilvēkiem kāda loģika būt, kad viņš ir grēkojis, tāpēc, ka viņš piedzimis, viņš ir grēkojis, viņi prasa, mācekļi arī prasa, Jēzu. Viņš grēkojis? Kā var sagrēkot bērns, ja viņš piedzimis ir neredzīgs, un viņš jau tāds ir piedzimis? Sanāk, ka loģikas cilvēkiem ļoti maz, īstenībā ļoti maz. Ja, un Jēzus saka, nav, ne viņš, ne viņa vecāki, ja, bet, un es jau teicu, ka daudzi kristieši, ka piedzīvo slimības, piedzīvo trieciens vai viņu radinieki, viņi domā, ka
ir tendence domāt un meklēt, kapāties kaut kādos grēkos, savā vainā un kaut kur es vainīgs, kaut kur tā. Bet kāpēc jūs padomājat, kad mazi bērni slimo ar vēzi? Aizvest jūs uz onkoloģijas nodaļu, pastaigāsim pa bērnu nodaļu, tur pilns ar bērniem. Viņi grēkojuši? Dievs viņus soda par grēkiem. Smags jautājums. Dievs nesoda par grēkiem. Dievs teica vienu reizi, kad radīja cilvēku. Jūs ēdīsiet no tā koka. Mirdam mirsiet. Un tas aizgājas līdz šai dienai. Apostoļu darbi 28. nodaļa. Tur ir rakstīts par to, ka Pāvils piedzīvo apostols Pāvils piedzīvo to kuģa katastrofu, un viņi nonāk tajā salā, un tajā salā, kad viņi nonāk, viņi ir izmirkuši, viņi slāpja, viņi salaiša žagarus, un kur ugunskura, un arī apostols Pāvils ir pie ugunskura, no tā ugunskura, no tiem zariem izlien čūsku un aptinās Pāvilam ap roku. Zinat to gadījumu? Un arī šie te pagāni domā tieši tāpat kā jūdi. Šis cilvēks ir slepkavs. Viņam aptinās ap roku čūstūt, viņš nomirs. Redz, viņu vajā atriebējs liktenis. Tur tā arī rakstīts ir. 4. pāns iezīmieši redzēdami šo čūsku sacīja, šis cilvēks ir slepkava. Un no jūras viņš izglābās, bet atriebējs liktenis viņam neļauj dzīvot. Un šodien pasaulē ļoti daudz cilvēku. Kāds aiziet bojā autokatastrofā, kāds piedzīvo smagu katastrofai, slimību, un cilvēki ir tendēti domāt, ka tas cilvēks kaut ko ļaunu ir izdarījis, un viņu vajā šis atriebējs liktenis. Pāvils, ko izdarīja? Nokartīt čūska no stugunī un viss, un dzīvo tālāk. Viņi jau domā, ka viņš uzpūtīsies no tās indas, un tūlīt nomirs, un viņi dabūs viņu apglabāt. Viņš nestaigā vesels, un tu viņu, wow! Bet cilvēkiem ir tendenti tā domāt, arī draudzē šeit, un cities kristiešu draudzēs, un kristiešu vidū, ka cilvēks kaut ko ļaunu ir izdarījis, viņš varbūt kādā grēkā dzīvojis, un tagad viņu vajā nelaimi, tagad viņu vajā slimības. Šī domāšana arī šiem pagāniem, šo salas. Un iepriekšējā rakstībā arī, kad mācekļi prasa, viņš ir grēkojis vai viņa vecāki. Saproti? Un Jēzus saka, ne viņš, ne viņa vecāki. Un Pāvils arī nokrata čūsku nost un iet tālāk. Ja, un Jāņa 9. nodaļā atkal ir fragments, Jāņa 9. nodaļa, ka Jēzus saka cilvēkam, kurš ir bijis nevesels, 38 gadus cilvēks ir nevesels, praktiski izskatās, ka tas varētu būt no viņa dzimšanas, un Jēzus redzēdams, ka viņš viņu guļ, viņš viņu dziedina, un viņš viņam pēc tam saka 14. pantā, jā, viņš pieceļās aiziet, viņš dzied 38 gadu cilvēks ir slims, un Jēzus viņu dziedina. Un tad Jēzus viņam kādus vārdus saka? Redzi, tu esi vesels kļuvis. Ej un negrēko vairs, lai tev nenotiek kaut kas ļaunāks. Un cilvēki uzreiz domā, redzi, viņš grēkos, viņam būs atkal vēl kāda slimība, un viņš vēl sasnims. Nekā nav ļaunāka jau par to, kas ir bijis. Viņš jau 38 gadus ir nekustās un piedzīvo visu laiku sāpes. Nekā vairs ļaunāka nevar notikt. Ziniet, par ko Jēzus tur runā? Viņš runā par to, ka cilvēks piedzīvos kaut ko ļaunāk, viņš aizies pazušanā. Viņš turpinās dzīvot, ignorējot Dievu, viņš aizies pazušanā. Tas būs ļaunāk. Jēzus nedomā, ka tagad cilvēks sāks kaut ko ļaunu, un viņam atkal uzbruks vēl viena paralīze. Viņš jau bija tā paralizēts, tad viņam būs vēl kaut kas paralizēts. Viņam bija locekļi paralizēti, viņam vēl smadzenes paralizēsies. Nekā nav ļaunāka par to, vai var būt kaut kas ļaunāks, kad cilvēks no dzimšanas ir paralizēts, viņš nemitīgi tiek apkopts, viņam ir jāubago, viņam ir sāpes, viņam ir ciešanas 38 gadus. Un tad Jēzus teikt, tu negrēko, notiks vēl kaut kas ļaunāks. Var būt kaut kas ļaunāks. Un cilvēki tā domā, ka lasa šo Bībeles fragmentu. Ka tu negrēko, brāli, notiks kaut kas ļaunāks. Jēzus to neteica. Jēzus teica, ļaunāks tad tev var notikt, ka tu dzīvosi ignorējot Dievu, tu aizies uz elli. Tas ir ļaunāk.
Jā, tas ir ļaunāk, nekā 38 gadus būt paralizētām. Tas ir ļaunāk. Un tu aizies uz elli, un Jēzus saka, nedari to, nedari. Atgriezies pie manis, dari manas baušas, manas likums sako man. Saprotiet to domu? Un tas nav par slimībām šeit. 2. ķēniņa grāmatā ir rakstīts par tur viņš pārslēgs, viņš lēnām pārslēdzās. 2. ķēniņa 20. nodaļā rakstīts par ķēniņu Hiskiju, kurš saslimst, un viņš ir dievbīgs, taisnīgs ķēniņš, un viņš saslimst tā slimību, un viņš saprot, ka viņam ir jāmirst, jo tā slimība ir uz nāvi, un viņš sāk raudāt Dievu priekšā. Viņš raud, viņš lūdz Dievu, viņš raud, ja viņš saslim uz miršanu, tad viņš saprot, ka slimība ir uz nāvi, un pie viņa atnāk Jesaja, tas pats Jesaja, kas ir sarakstījis Jesajas grāmatu, šis pravietis, un viņš saka, ka tu apkopi savu namu, tu mirsi, un tu nekļūsi vesels. Labs pravietis, vai ne? Iedomājies, tu atnāc pie mācītē pēc dziedināšanas, viņš saka, apkopi savu namu, atstāj savus bankas parālus bērniem, un visu tu mirsi. Sakopies, uzkopies, nogriez matus, sakārto dokumentus, sakārto mantojumu lietas, tu mirsi. Labs pravietis Jesaja bija, ne? Tas pats Jesaja, kas ir pravietojis ar viņu brūcēm, mēs esam dziedināti. Tas pats pateica, tu mirsi. Tavs laiks ir pienācis, tavs pulkstens ir iztecējis, un tas ir dievbīgs ķēniņš, viņš neko ļauna nav darījis. Un tad Jesaja raud, lūdz Dievu, un Dievs saka, ok, es pielieku tavai dzīvē 15 gadus. Tik vienkārši. Lūdzēja lūkšanu. Jā, un Dievs atļāvās pielūgties, un tā rakstīt, Dievs dziedināja viņu. Un nav teicis, ka Jesaja darīja kaut ko ļaunu, nav teicis, ka Jesaja darīja kaut ko sliktu, nav teicis, ka Jesaja bija bezdevīgs ķēniņš, viņš bija taisnīgs ķēniņš, kurš staigāja Dieva ceļus. Vienkārši viņa Hiskijas, kur teicu? Nē, Jesaja, atvainojos. Hiskija bija dievbīgs ķēniņš un dzīvoja dievbīgu dzīvi, un Dievs viņam saka, caur Jesaja viss, tavs laiks ir pienācis. Un viņš tomēr raud un lūdz Dievam, un Dievs viņam dod vēl 15 gadus, un Dievs viņam saka, es esmu tavu lūkšanu uzklausījis, es esmu redzējis tavas asaras, es tevi izdziedināšu, jo 3. dienā tu dosies augšā tā kunga namā, un es gribu vēl pie tavām mūža dienām pielikt 15 gadus, un Jesaja precīzi nodzīvoja 15 gadus, un tad nomirst un viņa apglabā 15 gadu laikā piedzimst. Protams, viņam dēls Manas, kurš ir ļaunākais ķēniņš Izraēla vēsturē, ļaunākais. Varbūt Dievs gribēja pasargāt tautu no šī ķēniņa. Viņš vienkārši, Dievs zināja, kas notiks. Jesaja 15 gadu laikā piedzīvo to, ka viņam piedzims dēls Manase, un viņš ir ļaunākais ķēniņš, kurš pēc tam 50 Manase, Hiskijam piedzimst Manase, kurš ir ļaunākais ķēniņš Izraēla vēsturē, un kurš bija elku kalpi un pielūdz sauli, un viņš tur elkus taisi un nogalināja pravieti Jesaja, sazāģēja, ko tika viņš neizdarīja. Un varbūt Dievs gribēja pasargāt, ka tas nebūtu noticis. Bet šo 15 gadu laikā tas notika, bet Dievs pielika klāt, Dievs atļāvās pielūgties. Un citreiz ir tā, kad kristieši piedzīvo uzbrukumu, piedzīvo slimību, un viņi raud, lūdz Dievu, un Dievs dziedina. Un mēs nekad neuzzināsim, vajadzēja vai nevajadzēja, bet Dievs ļaujās pielūgties. Bet ir cits princips, kad, jo darbojās tas citreiz, kad kristietis lūdz, raud Dievu priekšā, un Dievs savā žēlastībā dāvina dziedināšanu. Tādas liecības arī ir, bet viņu ir daudz mazāk nekā tās liecības, kur kristietis nežēlojās Dievam, bet vienkārši aktivizēja savu ticību. Nevis čīkstēja, bet aktivizēja savu ticību. Ebrejiem 11. nodaļa rakstīts, ka bez ticības Dievam nevar patikt. Un tā ir vecā derība, un tas ir ķēniņš Hiskija, bet ja mēs aplūkojam jaunās derības principus, mēs redzam, ka Dievs aicina uzticēties un ticēt, un bez ticības Dievam nevar patikt. Respektīvi, nevienā lietā, nevienā sfērā, ne evaņģēlijas sludināšanā, ne draudzes uzcelšanā, ne finansēs, ne veselībā. Nevar iztikt bez ticības. Jāuzticās Dievam, ir jātic Dievam, un Bībelē rakstīts, ka tam, kas pie Dieva griežās, nākas ticēt, ka viņš ir, un tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ir divas lietas. Tev nākas ticēt, ka Dievs eksistē, un otrais punkts, ka viņš atmaksā. Dievs atmaksā tiem, kas viņu meklē.
Un bez ticības nevar patikt. Tev ir jāaktivizē sava ticība, un tad var atnākt gan dziedināšana, var atnākt izlaušanās finansēs, var atnākt visādas lietas, ka tu aktivizē savu ticību, jo bez ticības Dievam nevar patikt, un tas ticības, tas princips, viņš ir pats galvenais, kas iet cauri visai Bībelē, it sevišķi viņš ir sarkani ir pasvītots jaunajā darībā. Un Pāvils saka, ka mēs nedzīvojam skatīšanā, mēs dzīvojam ticībā, un bez ticības nevar patikt, un taisnais no ticības dzīvos. Ticības princips, un tas Hiskijs žēlojās Dievam, Dievs atļāvās pielūgties, bet citi kristieši žēlojās un tāpat nomirst no slimības. Bet ir tādi, kas aktivizē savu ticību. Un uz ko tu vari balstīt savu ticību? Uz Dievu vārdu, uz to, ko Jēzus ir izdarījis. Pareizi? Ar viņa brūcēm Mēs esam dziedināti. Mēs esam dziedināti. Tu vari aktivizēt savu ticību, pamatojas uz to, ko Jēzus ir izdarījis. Nevis uz saviem darbiem. Es šodien lūdzu, es šodien lasīju Bībeli, Dievs dziedina mani. Tas nedarbosies. Darbosies tas, ka tu pateiksi, es ticu Jēzus Kristus nāvei, es ticu Jēzus Kristus izlietām asinīm, es ticu, ka ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināts. Tas darbosies. Saprot, tas darbojas arī visiem cilvēkiem, miljoniem cilvēku tā ir saņēmuši atbildi savam lūkšanām, atbildi dziedināšanai. Izlaušanos savās dzīves sfērās, tā skaitā dziedināšana. Un šeit ir Ebrejiem 8. nodaļa, kas, ja mēs runājam par ķēniņu Hiskiju, ka viņš žēlojās Dievam un Dievs iedeva 15 gadus. Tev jāsaprot, ka mēs nedzīvojam vecajā derībā. Ebrejiem 8. nodaļa, kad Jēzus ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem ir dibināta, mēs dzīvojam jaunajā derībā. Un ja tā pirmā vecā derība būtu atbild uz visiem cilvēku jautājumiem, tad Dievs nebūtu devis mums Jēzu Kristu un nebūtu devis jauno derību. Kādā derībā tu dzīvo? Jaunajā derībā. Viņa ir labāka un uz labākiem apsolījumiem dibināta. Kāpēc? Tāpēc, ka Hiskijam nebija Jēzus upurs. Tas jau bija nākotnē. Bija dzīvnieku upuri, kas tikai apsedza grēku, bet nekad neiznīcināja grēku. Jēzus asins mazgā cilvēku baltu kā sniegu. Ja jūsu grēki, tas pats Jesaja pravietā, jūsu grēki būs sarkani kā asins, tie taps balti kā sniegs. Jēzus asinīs mums ir grēku piedošana, mums ir dzīvība, mums ir dziedināšana, un tas ir jaunā derība, un mēs dzīvojam jaunajā derībā, saka jaunajā derībā. Un Jēzus ir šis labākās derības starpnieks. Un Mateja 17. nodaļā Jēzus parāda principu, kā mēs varam aktivizēt savu ticību. Kā tu var aktivizēt savu ticību? To, kas rakstīts Ebrejiem 11.6, bez ticības Dievu nevar patikt. Tam, kas pie Dieva griežās, nākas ticēt, ka viņš ir. Un tiem, kas viņu meklē atmasa, kā var aktivizēt šo ticību? Jēzus to parāda Marka evaņģēlijā un Mateja evaņģēlijā līdzīgi rakstuvieta. Ja? Man šeit ir Mateja paņemts. Es jums saku, ja jūs ticība ir kā sinepa graudiņš. Sinepa graudiņš ir ārkārtīgi mazs, niecīgs graudiņš. Tas nav ķirbja sēkliņš, tas ir vēl mazāks. Kurš ir redzējis sinepa graudiņu? Nevis Sintī atsūtīja to virtuālo sinepa graudiņu. Kurš ir redzējis patiesi dzīvē sinepa graudiņu? Es esmu redzējis. Sinepa graudiņu var uzlikt uz gaļiņas arī. Tad īstās sinepīt un sinepa graudiņas. Vielni, es tev receptīti parādu. Kā sutināt gaļiņu, sinepa graudiņu. Pipariņu, sālstru un sinepa graudiņu. Ļoti labi garš. Ir arī sineps ar sinepa graudiņiem iekšā. Tas ir mazs graudiņš. Jēzus teica, ja jums ticības nav nemaz, vai te tikai neliela ticība dziedināšana, neliela ticība kaut kādām izmaiņām jūsu dzīvē. Kas jums ar to ir jādara? Jāaktivizē viņu. Tad kaut kāda rīcība seko. Teiks kalnam. Pārcelies, un viņš paklausīs. Respektīvi, jums ir ticība niecīga, jums ir ticība tāda maza, jums ir ticības pavisam maza, tik cik melns aiz nāga. Sinepa graudiņš. Jēzus saka, vairāk nevajag. Bet šī mazā ticība, viņa ir jālieto. Un bieži tas ir tas, ko kristieši apstājās. Man jau ir maza ticība, es to dziedināšanu nevaru saņemt. Tak liec rokas savām sāpošajām vietā pats virsū, negaidi, kad draudzē aizlūks. Liec rokas uz slimajiem ielās un liec sev rokas virsū. Liec savai sievai virsū. Liec virsū cilvēkiem rokas, liec sev virsū, aktivizē savu ticību, dari kaut ko. Jēzus saka, kas teiks šim kalnam, tā ir kaut kāda darbība. Teikt ir darbības vārds vai ne, tas ir darbība, tā ir rīcība, kad kaut ko cilvēks dara. Teiks šim kalnam, aktivizē savu ticību. Un Jēkab 5. nodaļa, tas, par kur mēs runājam, tūt viņi pārslēgsies. Jēkab 5. Ja kāds ir nevesels, kā tas bija šodien, kad mēs lūdzām par neveselajiem,
lai viņš aicina draudzes vecais, tas draudzes līderis, mācītājs, lai tie lūdz par viņu, svaidīdam ar eļļu, ar olīveļu, tur rakstīts oriģinālā. Un šeit ir rakstīts, ka ticīga lūkšana izglābs slimo, bet tas nav oriģināli tekstā. Ja tu lasīsi angļu valodā bībeli vai krieviski, tur ir rakstīts, ka molitva veri, krievu valodā, vai arī angļu tulkojuma un oriģinālā ir ticības lūkšana. Izglābs slimo, un tas kungs piedos, un ja pat grēki būs kaut kādi darīti, tad Dievs piedos un dziedinās. Bet tur ir rakstīts par to, ka ticības lūkšana izglābs slimo. Kas ir ticības lūkšana? Kas ir molitva veri? Kas ir ticības lūkšana? Tā ir tā mūsu lūkšana, ko mēs lūdzam. Tā ir tā lūkšana, ka tu nepaļaujies uz saviem darbiem, tu nepaļaujies uz savu kristietību, tu nepaļaujies, tava ticība ir kā sinep graudiņš maza. Tāpēc, ka tu zini, ka tu neesi pietiekami daudz lūdzis, tu neesi pietiekami daudz ticējis, tu neesi pietiekami daudz lasījis bībeli, tu neesi pietiekami daudz bijis draudzē, tu esi sivēns. Tu esi sivēns ar mazu ticību. Bet tev ir graudiņš. Jā, un tik labs ir debes tēvs. Amen. Vairāk nevajag. Un tāpēc Jēzus saka, sinepi graudiņš, aktivizē savu ticību. Te rakstīts, ka ticības lūkšana izglābs slimos. Šeit ir rakstīts, un arī izsūdziet, tad runājiet cits ar citu, izsūdziet, tu vari uzticamam brālim vai uzticamai māsai, kas nav aprunātājs, nav nomelnotājs, nav tāds bauma izplatītājs, cilvēks, kas ir uzticams, tu vari viņam izstāstīt, vai kādiem draudzes vadītājiem, tu vari izstāstīt savas problēmas, savus grēkus. Tur rakstīts, ka izsūdziet citam savus grēkus. Tas ir normāls biblisks princips. Tāpēc, ka cilvēks tad atbrīvojās no tās smagās sajūtas, kas tevi nospiež, cilvēks atbrīvojās, viņš kļūst brīvs, un tad Dieva dziedinošais spēks var ienākt viņa dzīvē. Nevis tāpēc, ka Dievs tagad grēcinieks atvilkās pie manis, grēkojas. Atceries, ko Jēzus teica, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem ir jāparādās viņā. Jēzus, kad dziedināja cilvēkus, evaņģēlija ir pilna ar dziedināšanas brīnumiem, ka Jēzus dziedina visus no visām slimībām. Jēzus nevienam nepateica, ej prom, tu esi grēkojis. Jēzus nevienam nepateica, ej prom, tev ir dzimtas lāsts. Jēzus nevienam nepateica, ej, tu šodien esi slikti uzvedies, es tev nedziedināšu. Jēzus dziedināja visās situācijās, visus, kas nāca pie viņa, no visām slimībām, un tev ir jāsaprot to, ka Jēzu ir atbildi uz visām šīm lietām. Un tava ticība ir kā sinepi graudiņš, un tu atvilkies pie Jēzus un ar to pietiek. Pat ja tu esi netik labs kristietis, netik labs lūdzējs, netik labs lasītājs, netik labs evaņģēlists, netik labs tāds, netik mēls tev stāstīs. Šo sarunas, kāpēc tu neesi tik labs? Un ka tev ir Dievs jāpierunā, un tev jāuzvar Dievs. Dievu uzvarēt nav iespējams, vēlns to zina. Un ja vēlns ievilks tevi diskusijā par to, ka tev jāpārliecina ir Dievs, ka tev šī dzirdināšana patiešām ir vajadzīga. Saproti? Tad viņš vēlns zina, ka viņš ir ievilcis tevi spēlē, kuru nevar uzvarēt. Tāpēc, ka Dievu neviens nav uzvarējis. Bet tev nav jācīnās ar Dievu. Tev ir jāaktivizē sava ticība. Un tev nav jākapājās grēkos. Te rakstīts, ka ticības lūkšana, ja grēki arī būs darīti, var izsūdzēt, tagad mums būs vakarēdienas, un var runāt ar brāļiem, ar māsām par saviem grēkiem, ja tie nospiež, lai ticība varētu tikt aktivizēt. Jo tev ir spēcīga vainas apziņa par tavu grēku. Tev tas traucēs aktivizēt ticību. Ja ir spēcīga vainas apziņa. Tāpēc vajag lūgt Dievam piedošanu. Un ja palīdz, tad ar brāli vai māsu vai ar sievu vai ar vīru izrunāt, nožēlot kaut kādas lietas, lai Dieva spēks brīvi var plūst. Un tāpēc šeit rakstīts izsūdzēt citam savus grēkus. Un aizlūdzēt cits par citu. Tev ir jāļauj, lai brālis vai māsa lūdz par tevi. Un šeit rakstīts, ka jūs topat dziedināti. Un rakstīts, ka daudz spēj taisnīt cilvēku lūgšanu, darbodamies savā spēkā. Un šeit var saprast, ka tā neveselā dziedināšana, tas ir ticības akts, jo cilvēks aicina vai arī dodās pie draudzes mācītāja vai pie līderiem, kas lūdz par viņu, svaida viņa ar eļļu. Pareizi, ka tā ir ticības aktivizēšana. Tā ir aktivizēt ticību. Jau, kad cilvēks dodās pie Jēzus, viņš atnāk uz draudzes, saka, lūdziet par mani. Tas viņš aktivizē savu ticību. Un te rakstīts, ka
ticības lūkšana izglābs slimo. Un ja ir bijušas atvērtas durvis, un cilvēks ir ar grēku atvērs šīs durvis, tad te rakstīts, ka viņam taps piedots, ja viņš arī ir sagrēkojis. Un te ir rakstīts, ka būs dziedināšana. Un 16. pāns, ka daudz spēj taisni cilvēku lūkšana darbodamies savā spēkā, oriģināla tekstā ir tā. Viņa skan tā. Daudz spēj aktīva, jeb dedzīga petīcija, ko taisnais cilvēks atnes Dievam. Petīcija. Manā izpratnē petīcija ir tā. Kungs, Jēzus to ir izdarījis. Tā nav žēlošanās kā Hiskijas gadījumā. Un arī tāds reiz arī palīdz kādam. Bet aktīva, dedzīga lūkšana kā petīcija. Tieši tāds vārds ir lietots grieķu tekstā. Petīcija. Kad cilvēks saka, Jēzus ir samaksājis, Jēzus ir izdarījis, es zinu, Dievs tavu gribu, dziedini mani. Es tev pateicos par dziedināšanu, un tas ir mazliet savādāk attieksme nekā kaut kā, tā kā justies vainīgam, Dievs, ka tu mani dziedinās vai žēloties Dievam, aktivizēt savu ticību un pateikt to, pateikt sev, pateikt savai dzīvei, ka Jēzus ir samaksājis, piepildījis. Vai Jēzus meloja pie krusta, ka viņš teica, viss piepildīts? Vai Jēzus vārdi ir patiesi? Jēzus teica, viss piepildīts. Un Bībelē rakstīts, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Un tas nav atceļami vispār. Un tā ir petīcijas forma, ka tu nevis Dievam pavēlēsi, viņš ir Dievs, tu neko nepavēlēsi Dievam. Un tomēr petīcija ir tāda, ka tu uz debesīm nāc ar petīciju, un tā petīcija ir mazgāta jēra asinīs. Tava petīcija Dievam. Jēzus asins, Jēzus brūcis ir tas, kāpēc es pateicos Dievam par dziedināšanu, kamēr es uz ielām varu pavēlēt. Jēzus, starp citu, dziedināja cilvēkus, kas nebija grēkus nožēlojuši un kļuvuši par draudzes locekļiem. Viņš dziedināja visus, un viņš neteica, tu esi iestājies sinagogā 3. Kapernāms 3. sinagogā, vai tu 4. stāvā pieraksties pie rabīna, un tad nāc pie manis pēc dziedinājuma. Jēzus tā nekad neteica, viņš dziedināja visus cilvēkus, no visām slimībām. Un tāpēc, kā jūs varat ielās sludināt un lūgt par slimajiem? Mēs tieši tā varam darīt, kā Jēzus darīja. Un vēl vairāk, jo Jēzus vienkārši kalpoja cilvēkiem, pie viņa nāk 1000 cilvēku, un viņš visus dziedina. Un viņš nevienam nepārmet neko, kā tikai neticību. Vienā vietā viņam ir rakstīts, ka tiešām viņa kā mesiju nepieņēma, un tur maz viņš arī darīja. Tāpēc aktivizē savu ticību dziedināšanai, un te rakstīts, ka ticības lūkšana izglābs slimo, ka ticības dedzīga, taisnā petīcija, viņa daudz spēj taisnā cilvēki, jeb kristieša dedzīga petīcija. Un šī petīcijā, parasti, kad kāds raksta petīciju, ir iemesls, kāpēc tu tādu petīciju var rakstīt. Šis iemesls ir Jēzus krusta nopelns. Ja tu balstīsies saviem darbiem, tad Vēlns tev teiks, ka oi. Vēlns vienmēr izšaubīs, tāpēc, ka tu esi absolūti neperfekts. Tev nepienākas. Jēzus dziedināja visus. Viņš tā parādīja Dieva gribu. Tāpēc, ka kamēr tu būsi perfekts kristietis, tu jau būs nomiris. Perfekts kristietis ir nomiris kristietis. Viņš vairs negrāk. Un ja Dievs gaidīs, kamēr tu kļūsi perfekts, tu būsi kapā. Tāpēc Dievs dziedina tevi šodien. Viņš zina, ka tev palīdzība ir vajadzīga šodien. Jā, tu vari čīkstēt un raudāt. Varbūt tev kā Hiskijam Dievs atnāks tavā dzīvē un tev pieliks vēl 10 gadus vai 20 gadus pie tavas dzīves, bet tu vari aktivizēt savu ticību. Un tava petīcija ir mazgāt tā, kas ir apzīmogāt ar Jēzus Kristus asinīm. Ka tava dziedināšana. Tāpēc tā ir petīcija, ko Pēters saka Iesaiju citējot. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mūsu grēku tev piedot, un ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Tā ir petīcija. Un tas ir ticības aktivizēšana. Un Efeziešiem 4. nodaļa, protams, tas, ko mēs daudz runājam draudzē, kāpēc brāļi grēkā dzīvo un kāpēc tur ir slimības atnāk. Tāpēc, kad Bībelē rakstīts ir, nedodiet vietu Vēlnam. Tas nav Dievs, kas nomāks kādu ar slimībām. Vēlns gan. Un vēlns nekad neprasa atļauju.
Un ja cilvēki dod vietu vēlnam, tad tas ir vēlns, kas sit viņus. Ja cilvēks daudz lieto alkoholu, Bībelē rakstīts, ka cilvēks, kas sēja daudz miesā, viņš miesāpļas pazušanu, respektīvi atvērts durvis vēlnam ir. Dzer daudz alkoholu, tu sāksi slimot un ātri nomirst. Lieto daudz narkotikas, tu saslims un nomirs. Un tas ir cilvēka problēma. Viņš ir atvērs durvis, kā? Vēlnam. Vēlns aktīvi darbojās, jācer atvērtām durvīm, kad cilvēks dod iemeslu, cilvēks dod šīs atvērtās durvis, jo tāpēc arī Bībelē rakstīts, nedodiet vietu vēlnam. Nedodiet vietu vēlnam. Un Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļa Jēzus par vēlnu saka, ka viņš ir zaglis, vēlns, un viņš nāk vienīgi, lai zaktu un nokautu un nomaitātu, bet es esmu nācis, lai tie būtu dzīvība un dzīves pārpilnība. Un šis fakts, ka Jēzus grib, lai dot dzīvību un dzīves pārpilnību, balstās viņa krusta nāvē. Bet vēlns ir zaglis un neprasa atļauju. Nevienam cilvēkam viņš neprasa atļauju. Viņš uzbruks, ja būs atvērtas durvis tavā dzīvē, caur kādu grēku. Čau, puiši. Ja būs kaut kādas atvērtas durvis, tad vēlnam būs iemesls, vēlnam būs tā vieta, kur uzbrukt. Un tāpēc saki grēkam nē, saki katrai netaisnībai nē, un nododies Dievam. Nepakļauj sevi vēlna uzbrukumiem. Jā, Dievs nekad neuzbruks ar slimībām cilvēkam, bet cilvēks pats var gan būt reāli pie vainas, ja viņš atver savas durvis vēlnam. Jā. Un šeit, kad ir rakstīts par to, Efeziešiem 4:27 nedodiet vietu vēlnam, gan pirms tās rakstu vietas ir rakstīts, gan pēc ir rakstīts par grēku. Tur ir rakstīts pirms tam 25. pantā atmetiet melus, 26. pantā dusmās neapgrēkojieties. Pēc tam arī ir rakstīts pēc tā 27. panta, kas zadis, lai vairs nezod. Tur 29. pantā no jūsu mutas tā nenāk nekrietni vārdi. Un 31. noslēdzās katrs rūgtums, ātra sirdība, dusma, bāršanās, zaimi, katra ļaunprātība, lai tālu no jums. Respektīvi, dot vietu vēlnam nozīmē dzīvot grēkā un dzīvot nenožēlotā grēkā. Dot vietu vēlnam. Bet ja mēs vēlnam vietu nedodam, tad durvis ciet un vēlns nevar uzbrukt. Un Dievs vienmēr grib dziedināt. Amen? Dieva grib ir dziedināšana. Tāpēc arī mēs saprotam to, ka dziedināšana mums pieder. Un vēl tas, kas tur ir rakstīts, tā Efezieši 4:32, ar to laikam noslēdzās tā nodaļa, ka piedodiet cits citam. Tur ir tā nedodiet vietu vēlnam, un tad tur uzskaitīts, kas ir dot vietu vēlnam, un tas viss noslēdzās ar piedodiet cits citam. Un nevis tas, ka Dievs ar vēzi soda cilvēku, bet daudziem vēžiniekiem, ka psihologi ar viņiem runā, viņi paši atzīstās, ka viņi nav piedevuši tam, un šis rūgtums vilcies ir ļoti ilgu laiku, un šis rūgtums rada stresu cilvēkam, un šis stress sagrauj cilvēku no iekšpuses, un vēzis sagrauj cilvēku no iekšpuses. Vai kāda slimība, tāpēc, ka nav bijusi piedošana, tās ir atvērtas durvis. Nevis Dievs atnāca ar vēzi sita. Jo es saku, arī mazi bērni citreiz slimo ar vēzi. Tas ir sekas tam vidē, kurā mēs dzīvojam, varbūt tām vakcīnām, zālēm. Tur daudz iemesli, par ko ir. Bet, kad kristietim uzbruks slimība, tad viņam nevajag domāt, ka vai nu ir bijuši atvērtas durvis, ja? vai ir šie iemesli, kāpēc, un bieži vien šis elementārais vienkāršais iemesls ir šī nepiedošana. Bet cilvēki nepiedod. Viņos ir rūgtums, viņos ir šī nepiedošana, tas ir kā atvērtas durvis. Tāpēc kas tev ir jādara? Tev ir jāpiedod. Un tev ir Dieva priekšā jānožēlo tas, ja vajadzīgs, tev ir jāiziet pie kāda tuva cilvēka, jāizstāst, tas viņam tev ir jāpiedod. Jo tas var ilgt gadiem ilgi citreiz, kad cilvēki sēž tajā rūgtumā, un pēc kādiem gadiem atnāk problēmas. Tāpēc jau šodien pieņem lēmumu, es pieņemšu vakarēdienu šeit.
Es atstāšu savas durvis cietas, izmetīšu ārā savas tās ļaunprātības, netaisnības grēkus, es piedošu cilvēkiem, kas man darījuši pāri. Es piedošu, es to atlaidīšu. Amen? Durvis būs cieta. Bet Dievu mēs nekad nevaram uzskatīt par avotu, kurš tagad sūtīs slimības. Nekad. Un ja tava sirdsapziņa tīra, tad nerakājies un nemeklē grēkus. Ja kaut kāds grēks būs, Svētais Gars tev to atgādinās un pateiks, vienkārši nožēlo to. Jo viņš pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Tā ir. Bet ja tavā dzīvē nav kaut kāds klaišs grēks, ka tu zinātu un brēcoši, tad nemeklē viņus. Jo iespējams tas vienkārši ir uzbrukums tikai. Aiztar visas durvis ciet un aktivizē savu ticību dziedināšanai. Viss, kas tev jādara, ir aktivizē savu ticību, aktivizē savu petīciju, ka Jēzus Kristus ir nomiris par tevi, samaksājis pilnu cenu par tevi. Ar viņa brūcienu tu esi dziedināts. Amen? Tā ir tava petīcija. Šeit visi svēti ļaudis, draudzē. Amen? Halleluja. Jā, mēs krītam, bet Bībelē rakstīts, ka mēs visi daudzajā ziņā kaut kur paklūpam. Bet tāpēc, lai nekad durvis neviena spraudziņa vēlnam nepaliktu mūsu dzīvēm, mēs lūdzam Dievam piedošanu. Mēs cenšamies ātri atbrīvoties no sarūktinājuma, ātri izlīgt. Jā, un citreiz arī brāļi sakašķējas savā starpā kāds laiks paiet, kad jānomierinās. Un māsas sajiet ragos, kā teikt. Bet centīsimies atstāt rūgtumu un nepalikt tajā visa sarūktinājumā. Lai durvis ir aizvērtas ienaidniekam. Amen? Un 1. Mūzes grāmatā patiesībā ir iemesls, kāpēc mēs mirstam cilvēki. Šeit ir rakstīts 1. Mūzes 2. nodaļā, ka Dievs teica, no ļauna un laba atzīšanas koka tev nebūs ēst, savādāk jūs mirdami mirsiet. Un ko izdarīja Ādams arī jau? Viņi to izdarīja, viņi pārkāpa, viņi ēd no aizliegtā, un tas ir iemesls, kāpēc pasaulē ir nāve. Bet Jēzus Kristus ir uzvarējis nāvi. Un kad mēs skatāmies uz sevi, tad mēs jaunāki nepaliekam. Kurš visu laiku paliek jaunāks? Tu paliec jaunāks? Vai katru dienu mēs paliekam vecāki? Gars atjaunojās, bet miesa. Jā, un tas nozīmē to, ka, kad mēs aizējam uz kapiem, tad mēs redzam, tur guļ neticīgie un tur guļ arī ticīgie. Ja? Krusts uz kapa virsū, uz akmens ir, vai kaut kāds cits simbols, bet tur kādam ir rakstavieta, varbūt tagad moderni likt pat rakstavietas ir. Kā Amerikā pat neapglabā, viņas vienkārši sadedzina, ieliek urnā un tā pelna čupiņa. Lai Dievs svētī! Romiešiem 5 ir rakstīts viena cilvēka vainas, Ādama, pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku nāve. Un tā visu cilvēku dzīvēs ir ienākusi nāve. Un kas to visu pārtrauc? Jēzus Kristus. Tāpēc, ja mēs tagad baudīsim vakarēdienu, ņemsim šo maizi, kas simbolizē viņu laustamies pie krusta, mēs ņemsim kausu, kas ir viņa izlietās asins, mēs saprotam, ka Jēzus to salauz. Un tad, kad Jēzus atnāks, un viņš ar ko atnāks atpakaļ, kas būs pirmais notikums, ka Jēzus Kristus atgriezīsies atpakaļ, tas būs mirušo augšām celšana. Visi, kas Kristu 2000 gadus būs apglabāti, viņu miesas tiks augšām celtas. Un mēs dzīvie, un ja mēs tie būsim, mēs tiksim pārvērsti jaunā godības ķermenī un paņemti prom no šīs pasaules. Amen? Un Jēzus ir tas, kurš ir ar savu krusta nāvi pārtraudzis šo nāves apli, šo nāves lāstu un slimību apli, un arī mēs tiksim augšām celt, ja mirsim. Un ja mēs sagaidīsim to kungu vēl dzīvi, mēs tiksim pārvērsti. Un tas ir Kristus krusta nāves nopelns. Un tieši tāpēc arī šodien var lūgt dziedināšanu, jo Bībelē rakstīts, ka šis augšām celšanās spēks jau mūsos darbojas, un to var likt rokas slimajiem, kāpēc virsū, tāpēc, ka cilvēka ir Svētais Gars. Un tas ir augšām celšanās spēks mūsos, mēs varam uzlikt viņu. Un šis augšām celšanās spēks ir pār tavu pelna čupiņu, pār tavu miesu kapā ieliktot. Tas būs tas spēks, kas tevi augšām cels brīdī, kad nāks Jēzus. Viņš saliks kopā atomus, atjaunos, un ne tikai saliks atjaunos, viņš radīs jaunu godības ķermeni, godības miesu. Amen? Tie ir tie iemesli. Tāpēc šodien, kad mēs ņemsim
Vakarēdienu šeit ir Jēzus kopā ar mācekļiem bauda šo pēdējo vakarēdienu, viņi ņem šo maizi un šo kausu, un Jēzus jau saka viņiem, ka tas nebūs vienkārši vairs tā kā agrāk bija ebrejiem, tas jau būs manas izlietās asins un mana miesa lausta pie krusta. Tas ir šis vakarēdienis, kuriem mēs tagad baudīsim. Un tāpēc rezumē ir tāds, ka nožēlojiet savus grēkus, ja vajadzīgs nožēlojiet, izstāstiet tos citiem, kam jūs varat uzticēties. Tas ir bibliski, tas ir Jēkaba vēstulē rakstīts. Piedodiet, atsakieties no rūgtuma, no nepiedošanas, aktivizējiet savu ticību, ja vajadzīga dziedināšana. Un viss, kas mums ir, balstās uz vienu faktu, ka Jēzus ir nomiris. Tas nebalstās uz mūsu darbiem. Un nevajag Dievu pierunāt dziedinimā. Tad jau Dievs nonāks pretrunā pats ar sevi. Tagad tev jāpierunā Dievs. Tev vienkārši ir jāatnāk pie Dieva un jāparāda tā petīcija, kad arī tevis dēļ, tu tici, kad Jēzus nomirs un izlaiž savus asinis. Arī tevis dēļ. Un dziedināšana nav cīkstēšanās ar Dievu. Tā drīzāk ir cīkstēšanās ar visu to, kas tev maucās virsū, kas grib tevi nospiest, kas grib tavu ķermeni ievainot. Ja? Un Jēzus par to visu samaksājas. Un tāpēc piecelsimies, lūksim Dievu. Ja tev ir vajadzīgs izstāstīt kādam, tad izstāsti. Bet viens fakts, kas cauri iet visai jaunajai derībai, ka Dievs vairs nemeklē tevi pazudināt. Jēzus teica, es neesmu atnācis dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Jēzus vairs nenāk pie tevis, lai tevi pazudinātu. Jēzus var tev pateikt, nožēlo to, atstāj to un seko man. Un viss, kas tev jārūpējas, lai tava dzīvē nav atvērtas durvis uzbrukumiem. Bet ja viņas ir aizvērtas, tava sirdsapziņa ir tīra Dievu priekšā, tu sako Jēzum, tu vari atnākt ar savu petīciju, un uz tās ir rakstīts par mani, ir samaksājis Jēzus ar savam dārgajam asinīm. Un tas nav mans nopelns vairs. Un tā nav mana varbūt pat ticība, varbūt tā ir maza kā sinepju graudiņš, varbūt man nav daudz ticības. Bet man viņa ir, es viņu aktivizēju. Un pieņemsim to, ko Jēzus tur izdarījis pie krusta, viņa nāvi un augšām celšanās par mums izdarīt. Tas, kas tev ir jāsaprot, ir tas, ka velns ir ļoti viltīgs. Ja tu sāksi ar viņu diskutēt par to, cik tu esi labs vai slikts kristietis, tu jau esi zaudējis. Bet ja tu sapratīsi, ka tu tāpat esi bankrotā, pilnīgā. Tu jau esi bankrots, ka tu piedzimi, tāpēc tu esi piedzimis grēkā. Un viss, kas ir par tevi samaksāts, ir Jēzus asins, un kad tās tevi taisno un attaisno un dziedina, tad tava attieksme būs pavisam cita, un tava ticība arī būs savādāk. Tu saproti, ka Jēzus to ir izdarījis, Jēzus to ir samaksājis. Un cilvēku zemapziņā patiešām sēž iekšā ļoti daudz vainas apziņas, daudz visādu stereotipu, reliģisku priekšstatu. Atstāj tos visus, Jēzus ir samaksājis. Viņš piedod visus grēkus, Bībelē rakstīts, un viņš dziedina visas vainas. Un Jēzus nekad nevienam cilvēkam nepārmeta viņa dievbijību, labu vai sliktu, vāju vai stipru. Jēzus nekad nepārmeta kaut kādus grēkus cilvēkiem. Viņš pat viņi vēl nepaspēja viņus nožēlot. Viņi vienkārši atnāca pie Jēzus, tāpēc, ka viņiem bija problēmas. Un Jēzus neteica, ej mājās tur, un nē, viņš teica, es tevi dziedinu, sakārto, celies un ej. Un tad sako man. Jēzus ir atbilde, nevis problēma. Tad cilvēki vēlas uztais otrādā. Tad ko es tad darīšu to? Jēzus ir atbilde visiem mums. Jēzus nopelns pie krusta ir atbilde mums. Mēs tagad dalīsim vakarēdienu. Galvenā lieta ir, kur efeziešiem Pāvils saka, nedodiet vietu vēlnam, beidzās ar un piedodiet cits citam. Un tas ir tāpēc, ka mēs katru dienu sadusmojamies, varbūt uz kādu, varbūt pat uz sevi, saviem bērniem, uz vēl kaut kādu. Lai mēs to esam piedevuši, atstājuši. Amen? Ka mēs ņemam vakarēdienu, mēs zinām to, kā mums ir piedots, un mēs piedodam. Amen? Amen. Kungs, mēs tevi godinam, slavējam, pateicamies. Ja tev ir pēc dievkalpojuma, tev vajag, tu gribi kādam brālim izstāstīt savus grēkus vai māsai,
Tā kā rakstīts Jēkaba vēstulē, tad tu to vari darīt. Tu vari nākt pie manis, es nevienam tālāk to nenesīšu, tu vari nākt pie kāds māsas vai brāļa draudzē. Un izstāstīt savus grēkus, nožēlot viņus un kopā ar viņu tad lūgt. Un Bībele ir rakstīts, ka Dievs piedos un dziedinās tavu dzīvi un piedos tavus grēkus. Amen? Ja tavi grēki ir piedoti, tu esi visu nožēlojis, tad slavē Dievu, aktivizē savu ticību visās lietās, kas tev ir vajadzīgas. Kungs, mēs slavējam, pateicamies Tev. Mēs Tevi godinam, Tevi slavējam. Mēs pateicamies, ka ar Kristus brūcēm izlietām asinīm mēs esam dziedināti. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev. Mūsu grēki ir piedot Kristus asinīs, mazgāti un viņa brūcēs mūsu dziedināšanu. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev. Mēs Tev pateicamies par Kristus krusta nopelnu, par viņa izlietām asinīm, par viņu ieslaust pie krusta. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev, pateicamies Tev. Un es Tev lūdzu, Kungs, katram, kuram vajadzīga šodien palīdzību, Dievs, aizskar viņa dzīvi. Šodien aizskar Dievs katru, kuram vajadzīga ir palīdzība, kuram ir vajadzīga, kuram ir vēlns kaut kur uzbrucis vai nomācis vai slimība arī. Kungs, kā Tu dziedini. Dziedini, debes Tēvs, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā par saviem brāļiem, māsām, mēs lūdzam, Kungs, dziedini. Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu aizskar, ka Tu dziedini, ka Tu pieskaries, Kungs. Mēs Tev pateicamies, slavējam, godinam Tevi. Mēs pateicamies par Tavu dziedināšanu, mēs pateicamies par atbildētām lūkšanām, mēs pateicamies, ka mēs varam aiziet jebkādas durvis un spraugas savā dzīvē, caur grēku nožēlu, Dievs, un ka mēs varam uzticēties Tev un ar petīciju atnākt pie Tevis. Uz petīcijas ir rakstīts, viss samaksāts Jēzus asinīs. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev. Mēs Tev pateicamies, slava, pateicību Tev par šīm lūkšanām, par dziedināšanu. Kungs, mēs Tevi godinam, slavējam, pateicamies Tev. Zini, tas jau ir tāds delikāts jautājums, ja, jo šeit es runātu ar katru no jums, un tur katram ir kaut kas. Tikai laika mums nav tik daudz, un tāpēc, ja tev ir dzīvē pārdomas par kaut kādu sfēru tavā dzīvē, tad neklusē, runā ar saviem brāļiem, šeit māsām, pastāsti to, ar ko tu cīnies. Un tad var lūgt, un tad Dievs piedos, un tad Dievs dziedinās. Ja ir kaut kāda lieta. Ja nekādu lietu nav, dragā tikai. Aktivizē savu ticību. Saka šim kalnam, meties jūrā. Aleluja. Aktivizē savu ticību. Pie Jēzus cilvēki, ja viņi nenāca, viņi netika dziedināti. Bet ja viņi atnāca pie Jēzus, viņi visi tika dziedināti. Amen. Aleluja. Amen. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev. Mēs pateicamies Tev par grēku piedošanu. Pateicamies Tev par Kristus mieslaustu pie krusta. Kungs, mēs slavējam, godinam Tevi. Katrs, kas grēku darīs, izsūdz to Dievam. Sāc ar domām, pēc tam ar lūpām. Kaut vai klusi, kas ir kaut ko, kas, ja svētais gars Tev saka, tad izdara to. Lai vēlnam nav iemest Tevi apsūdzēt, lai nekas nebūtu tāds. Atstāja visu, piedod arī cilvēkiem tagad, piedod, atlaid to. Un pasaki Dievam, es tiem cilvēkiem piedod, es to visu atlaižu vienkārši. Jēzus vārdā. Kungs, mēs Tevi godinam, slavējam, pateicamies Tev, ka Tu esi mūsu siržu ārsts, arī siržu ķirurgs. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev, pateicamies Tev. Slava Jēzu Tev, mēs slavējam, godinam Tev. Šeit Tu stāvi draudzē tikai Dieva priekšā, nevis mācītāja priekšā, nevis cilvēku. Dievs ir šeit, Jēzus ir šeit, un Tu esi viņa priekšā. Tas ir tikai tavas attiecības ar Jēzu. Tāpēc pasaki Jēzum visu, kas ir jāsaka, un visu. Un pieņem viņa upuri. Šo simbolu, kas ir viņa miesa, kas ir viņa asins. Tas, ko viņš saviem mācekļiem atstāja kā iestatību. Kungs, mēs slavējam, godinam. Lai mēs vienmēr atcerētos. Jā, Jēzus ir izdarījis to. Amen. Ticība Jēzum Kristum izmainījis visu pasauli. 12 mācekļi sāka, un tas ir izmainījis visu pasauli. Tāpēc, ka aiz tā nav cilvēks, bet Dievs. Dievs pats stāvēs tā visu. Mēs esam tikai vāji māla trauciņi, kuros ir milzīgs Dieva spēks. Aleluja. Padalies, jā, citiem. Ja tu gribi, padalies ar to vakarēdiena gabaliņu arī brāļiem, māsām. Bet tas simbolizē ne tikai Kristus miesu laustu pie krusta, tas simbolizē arī, ka mēs esam Kristus miesu. Jaunā darība saka, tas simbolizē arī, ka mēs esam viena miesa Kristu. Mēs esam viņa kājas, viņa rokas. Mēs esam Jēzus ķermenis uz zemes. Pildīts ar viņa garu. Aleluja. Slava Jēzu. Kungs, slava Tev. Mēs Tev pateicamies.
Dievs piedod visus mums pārkāpumus un grēkus un izdzēš tos. Un vairs nepiemin. Dievs zina, ka mēs esam piedzimuši jau grēkā. Un Dievam nav nekādas ilūzijas par mūsu grēka dabu. Tā ir viltīga, samaitāta un ļauna. Un Dievs saka, es tevi ielēju jaunu dabu. Caur savu svēto gāru. Tu piedzimst no augšienes. Tevi ienāk Dieva spēks, jauna dzīve, jauns radījums Jēzu Kristu. Tas ir tavs jaunais cilvēks. Un noģērb veco cilvēku, vienkārši uzvalc jauno. Amen. Aleluja. Kungs, slava tev. Uzliec rokas tā tev blakus un vienkārši aizlūdz par dziedināšanu. Katrs, kas tev blakus ir, viņš tā cienīgs, lai tu uzlieti rociņu savu svētu un lūgtu par dziedināšanu, kamēr mēs stāvam Dievu priekšā. Aleluja. Kungs, mēs slavējam, pateicamies tev. Kungs, slava tev. Ja tas jau nav mūsu nopelns, tāpat nav mūsu lūgšana, tas ir Jēzus nopelns pie krusta. Kungs, mēs slavējam, mēs pateicamies tev par dziedināšanu. Tēvs, dziedini, kungs, manus brāļus, dziedini manas māsas, Dievs. Tēvs, mēs tev lūdzam, pateicamies tev. Šī petīcija ir tā, ka tu esi par to samaksājis. Tu, kungs, esi to izdarījis pie krusta. Tu dziedināji visus cilvēkus no visām vainām, no visām slimībām. Tēvs, mēs tev pateicamies Jēzus vārdā. Tas ir tavs nopelns pie krusta. Tas ir tavs darbs pie krusta. Un mēs to pieņemam savai dzīvē. Mēs to apliecinām savai dzīvē. Mēs aktivizējam, kungs, savu ticību, Dievs. Mēs slavējam, godinām tev, pateicamies tev par brīvību no grēka, par dziedināšanu, kungs. Kungs, mēs slavējam, godinām tev, pateicamies tev. Slava, gods, pateicība tev. Mēs tevi slavējam, tevi godinām. Aleluja. Aleluja. Un šeit pēdējā vieta, Mateja evaņģēlis 4. nodaļa. Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams Tur jau tā lieta. Jēzus, tā ir pilnīgs apvērsums šajā pasaulē, pilnīga revolūcija. Pilnīgi kaut kas cits, kā cilvēks var iedomāties. Tāpēc cilvēki domā, visi mirst, visi slimo, visi. Nē, visas slimības un sērgas tautā. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju. Un pie viņa atnesa visus, iztīrīja visas ļečebņicas, visas tur dziedināto. Visas tās mājas, visi nākiet šo, visi pie Jēzus, visus sadzina pie Jēzus. Visus, tā rakstīts visus. Un pie viņa atnes visus neveselos dažādus sērgu un sāpju pārņems un velna apsēstus. Mēnesis sardzīgs un triekas ķertus. Un? Jā, un tagad tev nav nekādas iespējas pateikt, ka Dievs nedziedina vai ka Dievs sūta slimību. Tā nav. Dievs dziedina un slimības nesūta, un tu uz ielas vari lūgt par cilvēkiem, un draudzē vari lūgt par cilvēkiem. Un patiesībā, protams, ka kādi kristieši cieš, un kādi aiziet bojā, kādi mirst. Tāpat šī dzīve tikai īsts posms, bet Dieva spēks izlejās, un Dievs grib dziedināt, un Dievs parāda, kas viņš ir, un kāda ir viņa sirds. Un tas ir tas svarīgais aspekts. Ne jau, ka mēs dzīvosim, šeit ir zemes mūžīgi, ja Kristus nenāks. Arī mums jāiziet caur šitos te smilšu ielēju. Jā, bet mēs zinām, ka tas, kas man tic, Jēzus teica, dzīvos, jā arī mirs. Tas ir pats svarīgākais. Mēs zinām, uz kurien mēs aizējam. Slava tev, kungs, mēs pateicamies, ka tu piedod mobilā telefona neizslēgšanas pārkāpumu. Kungs, slava tev, ka tavs zibens vēl nav nospērs. Aleluja. Jā, tās mēs tev pateicamies. Noslēgšam šo dievkalpojumu. Tā ir revolūcija, tas ir apvērsums. Dieva vārds ir revolūcija, tas ir apvērsums mūsu prātā, mūsu sirdī, ka Dievs atnāk mūsu dzīvēs un saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, es esmu ceļš, es esmu patiesība, es esmu dzīvība, es esmu viss. Es esmu atbilde. Aleluja. Tu zini, ka tev neko citu vairs nav jāmeklē. Tas ir vienīgais, kas man ir vajadzīgs. Tas ir Jēzus. Amen. Aleluja. Un tas ir vareni. Kungs, mēs tevi slavējam, godinam, pateicamies tev. Aleluja.